Čau, ir svētdienas rīts, un mēs atpūšamies, sauļojamies, ķipa darbā. Čau, svētdienā ir svētdienas diena, esam uzkrāmējušies, vedīsim muciņu, viena maza muciņa, cik viņa ir, 14 metri gara, 7 metri diametrā, tāda viena maza muciņa. Esam sakrāvušies, saštropējušies un dragāsim uz ostu. Esam izkraušanās vietā. Un tūlīt būs tas beidzot laimīgais brīdis, ka es no savas kraviņas būšu ticis vaļā. Kuģis jau arī ir piepeldējis, liks patais no kuģiem virsū un šitai mazie sūdiņi, ko es atvedu. Atkal paldiski, atkal garie vēja ģeneratori. Labrīt, ir pirmdienas rīts, esam pamodušies paldiskos, gribās čurāt. Čau, pirmdienā. Pusviens pirmdienas dienā, braucam, jau Pērnavā esam garām, braucam uz Latviju, vēl joprojām pie Igauniju ripinam un vedam kombainīt uz Jelgavu. Latvijā mums gan ir brīvdiena, pat cik 4. maijs iekrīt sestdienā un pirmdiena ir brīva, bet no Igauniem ir darba diena, tāpēc arī strādājam. Siltās un foršās dienas laikam beigušās, tagad nedēļa būs tāds nekāds laiks. Tikko Hesam pārgājām pāri, tā kā virzamies tālāk uz Jelgavu. Nu esam izkrāvuši lietu kombaini tā, ka paši nemaz neesam īsti salījuši tādos tempos. Paldies Guntaram, atbrauc brīvdienā, fiks izkrāmēja. Laižam akal laikam uz Paldiskiem. Vēl līdz Paldiskiem aizvilks švaki vai, bet vismaz uz to pusi laikam. Labrīt. Tie netāli pie Pērnavas Olereks, apsargs man negrib laist ārā. Šito laikam sauc pa mašīnu parkūru. Esam jau atkritījušies līdz Jelgavai, gandrīz Olainai braucam garām pēdējie kilometri. 3. kombainīts šonedēļ, no man personīgi 3. Ar Stasi vienu kopā aizdām, tad vakar ar Līgu man atpilotēju šodien jau koļa. Tā kā
tūlīt būsim Jelgavā, tad mums ir jāpieskrien pie riepiniekiem, tāpēc, ka mums labais disks ir saplaisājis un gaisu lēž nost. To ir jāsačina un tad jānesās uz Tukumu moduļmāju jākrāj, un tad šovakar vēl uz kuģi jāpagūst. Tā kā darba šodien ir daudz, ar izkārt mēli var skriet. Kombainīti nometām, zibens ātrumā, braucam uz riepu servisu. Samainīsim disku, diskā plais. Tā, koļa aizšāva reku mājās, sapildījām degvielu, koļam uzsauc kafiju un skrienam atpakaļ uz ostu, pieāķējam piekabi klāt un braucam iekšā. Esam veiksmīgi uzbraukuši uz Ventspils Nīnashamnas kuģa. Peldēsim SS Tenoline. 11:30 naktī viņš attiet. Aizies noliks savu someli. Un tad jau ies vakariņās. Braucam tunelī. Zviedru koļa iedeva rāciju, kurai beigusies baterija. To zīmes nonesīšu, un šito zīmes ar visticamāk nonesīšu. Man te smieklīga situācija sanāca, brauc lejā kaut ko. Pa pusē aizdomājies, pa pusē navigācija kaut ko nogļukoja, un pēdējā brīdī atapos man taču jābrauc lejā. Un paldies uz iliem. Jā, brauc es uz Bolderāju, tur man ir jākrāj, cik es sapratu, laiviņa, jāved uz Liepāju, un nezinu, kaut kā šonadēļ vispār neiet darbi, galīgi ne tā, kā gribētos, darbi iet, bet tas izpildījums no manas puses ir diezgan krimināls, labi, cik krimināls, bet pašam riktīgi škrobi ir Zviedrijā aizvilkto moduļu Ģerācijā priekš viss sākuši runāt. Un sanāca iebraukt tur, kur nevarēja izbraukt, un beigās es izbraucu, bet rezultātā uzpisu riepu. Karočo riepiens apus. Škrobi diezgan paliela, riepas 170 eiro maksā. Vismaz internetā es apstījos, jā, nav patīkami. Un tas pa lielam tev tā iepišu motivāciju un vispārējo, ka neko vairāk negribas. Dzīve jau turpinās un laika jau atpakaļ vairs nepatīs. Tā kā, jā, neko, jāturās un jābrauc tālāk. Jā, laikam jau kaut kas jāuzfilmē, neņemot to, cik sūdīgi šitā nedēļa ir bijusi. Labi, nav jau tā, ka visu nedēļu, bet jā, mēs ar Jurīti jau dragājam, tuvojamies Liepājai, un mums uz muguras ir laiviņa. Negribu samaloties, bet, ja nemaldos, pirmā krasta apsardzes laiva Latvijas Republikas atjaunošanas vēsturē, un vedam mēs viņu uz Liepājas muzeju. Precīzāk gan pateikšu, kādu muzeju, tā kā mēs galā būsim aizbraukuši. Jau pagaidām es īsti nezinu, bet, jā, pa lielam laiva tiks nedaudz uzfrišināta un tiks izstādīta muzejā. Tā, Jānis pēdies tūlītās maksimāli pa kreisi, jo mēs te pa labi griezīsimies iekšā. Mēs it kā esam uz pareizā ceļa. Es tā gribētu ļoti ticēt. Tur ir galā. Tā kā tu ved laiviņu, tad baigi droši nejūties pa šitādiem celiņiem braukāt. Jo, tās priekšā ir Jurīša kedīs. Te es braukcu ar, cik mēs tur esam, 21 metru gari. Čau, ir ceturtdienas vakars, jau pienācis. Atnācis izzināt nedaudz vēstures.
diezgan nesenas vēstures, drūmas vēstures. Un palieku es Liepājas kara muzejā. Atļāva man te palikt, jo pa lielam man laika arī beidzās, nokrāvēs laivu. Un rīt no rīta startēs tālāk. Labrīt, ir piektdienas rīts, un sākam kustību uz Saldu. Pēc izmaiņām. Pa kurien iebraucām, pa turien arī ārā jābrauc. Tikai tukšājā, protams, ka vieglāk. Nu, čau, ir piektdiena, un es būšu pēdējais, kas krausies. Jurīt, pateiks kaut ko YouTube? Ānis labākais braucējs Latvijā ir. Čuriks tagad parāda, kurš tu turēji. Nāc. Jā, šos kadrus noteikti jau redzējāt manā iepriekšējā video, kur braucu uz Kirūnu un pirmoreiz mūžā iz polārā loka ar smago mašīnu aizbraucu. Un tad jau šito nedēļu jāizlaiž un jāturpina tālāk likt klāt, jo man jau liekas, nu tā, pa vienai nedēļai, ja es filmēšu, tad tur 5 minūšu video bez mazai būs, jo, jā, diemžēl, šajā darbā es esmu pārliecinājies, ka lai uzfilmētu kaut ko no pats tas ir ļoti sarežģīti, bet, nu, šad tad, kad sanāk, tad jau kaut ko mēģinu pielikt. Čau, ir svētdienas vakars, pulkstens ir 10:30 vakarā, kuģis pēc stundas brauks prom, nu, tūlīt jau es domāju drīz sākt dzīt kuģim, kur katru brīdi ir jāatpeld. Esam mēs Mūgas ostā un peldēsim mēs uz Vosārim, uz Somiju pāri. Jā, vakar mēs izbraucām, pat man bija 45 stundu pauze, Valds man mašīna atzina līdz Mūgai, es sēdēju blakus. Tas ir šorīt no rīta, mēs kaut kādos 4-5 tikai Mūgā apstājāmies. Es arī esmu super labā formā, tāpēc, kad pēc tā ziemeļa reisa uz Kirūnu bijām aizšāvuši. Un tur it kā 12 grādu plusā bija, it kā liekas silts, pa nakti braucam, viss gaišs. Tur izlec fiks ārā, maikā ielec atpakaļ mašīnā un šete un balss ciet. Vakar vispār mājās pamodos, sestdien mājās bija un 38 grādu temperatūra, viss kakls sāp, viss ciet. Nu, tagad kaut kā cenšos ātri tikt uz strīpas izveseļoties, lai var normāli strādāt. Tā kā te jau gaidām prāmi un peldēsim pāri. Labrīt, ir pirmdienas rīts, esam pamodušies. Viens pilots ir atbraucis, viņš gan angliski nerunā, gaidam otru pilotu. Jau gandrīz 2 stundas esam nomezojuši pa Somiju un re, kur ir tas prikals priekšā tiltiņš. Mēs tur nevaram izbraukt, līdz ar to mēs velkam pa augšu. Tilts it kā ir bišķi pa zemi. Tad šitā te mēs laužamies cauri pa mazajiem celiņiem, lai aizbraukt līdz galam. Jo man tā laiva ir 4,75 augstums viņai. Nu, pēdējie 10 kilometri, kā parasti ar šo laiviņu, ir pa to rallija dupiņu. Esam veiksmīgi atbraukuši un gandrīz jau galds jau ir. Tā kā te lēnā garā aizdudinās un te jau varēs sāk kraut nost. Es tik tagad pamanīju, ka Somu Ivo numurs gandrīz kā vārds. Gan jau, ka Somijā Ivo nesauc Ivo, bet Ovo.
Tikko sarakstīja cēmers atpakaļkrāvai. Nu, man ir šī tik milzīga atpakaļkrāva. Te vēl kaut ko astē var uzkraut. Šitā te dolija saucamā. To, ko āķē smagajam klāt un lai vēl puspieka var aizmugurē vilkt. Stīt terminālā. Šo, laikam, cik es saprotu visu, jāskrien uz ostu. Osta visa pilna. Biļets jau dabūja, reku Talliņas kraujās, bet man ir Ekerolaina uz otru galu jābrauc. Nu, kuģīts atpeldējis. Tieks atpeldēji jau ir nobraukuši un mēs līdz laižam virsū. Reku vēl pēdējie vieglieni brauc nost. Klau, no šitā man pirmo reizi podesta vietā. Nu, pēdējie 2 kilometri to mazo dolijas kraviņu un protams, pa granti, kā tu bez tā, pa Latvijas smukajiem laukiem vizinos. Savu kraviņu es esmu veiksmīgi izkrāmējis, jāpiestāv pauzīte. Reku jācer, ka apsarga nebūs nošķērsojuši izbraukšanu man. Nu ko, reku mans braucamais. Ingus atpūstīsies. Būs jāizbrauc. Jā, manējais aparāts ir servisā. Taisīs tur rītošai daļai visu kaut kas tur ir jāsataisa. 4-5 dienas, nu. Līdz ar to nesēdēs jau, protams, mājās. Izbrauks to flūdu. Tas gan tāds smukiņš. Te Karlsham. Nu ko, pāris palicis vēl izstūmas 3 stopks. Vēl kaut kāds 13 palikuši. Dabūs bišķi počakarēties. Milzīgā ātrumā viss palets tika izstumts. Un es jau esmu sastums iekšā 13 palets. Kaut kā tā, mašīnīte pilna. Smago esmu uzkrāvis, jālaiž mājās. Tev piekabe pa īsu. Ir pirmdiena un Čomaks Ingus ir atbraucis. Droši līdz. Čau, ir pirmdienas vakars. Esam tepatās Valdeko, Valmierā. Ričards man atultē līdz šajienai, dabūja pagaidīt, Koļa atbrauc no Tallinas. Tas bija aizvilts, un tagad mēs Koļu dragāsim tālāk tur aiz Pēters. Oska pagaidām nolaist viņu lejā. Un tad dragāsim. Nu jā, mēs ar Koļu pa Igauniju braucam, mošķi pilns stikls. Un saulīte smuki ir iet.
Var laikam kamerā redzēt, nu vienkārši odi, insekti, nu tie tur ir pilns šonakt, tur brīžiem tādi mākoņi, es pat baidās, kas tur visas mašīnas priekš būs pietaisīti ar visiem šiem insektiem, viss stikls. Mājai var visticamāk priekšpus visa būs smuki notaisīta ar insektiem, bet nu neko neizdarīs. Dragājam garām Peipus ezeram tagad. Esmu jau savācies, jāaiziet jāparakst cemers, un mājiņa jau ir uzstādīta. Čau! Ir ceturtdienas rīts, pulkstenis ir bez 10:08, esam ar Aleksandru ap 2 sakrāmēšu moduļmājas, un tūlīt sāksim ceļu uz Enguri. Jelgavā sakrāvāmies, un jā, katram mums pa vienai mazai mājiņai. Sasha Varingi. Esam atbraukuši uz objektu, esam klāt Engurē. Aleksandram jau māja ceļ nost. Beidzot Ivo satikt ilgiem laikiem. Rukājam. Nu ko, mājiņa nost. Man ir pults un rācija. Kamēr Ivo liek māju, tikmēr palīdzēšu Aleksandram izbraukt ārā un pats braukšu iekšā. Nu, beidzot arī es esmu iebraucis. Tā jau vietiņa super forši, skaisti būtu tieši jūras krastā. Divas atpūt mājiņas. Forši. Nu, mēģinās tā vēdera ievilkt. Ievalkam. Vaļa Latvijas, tūlītās uz Lotiešu. Labrīt! Ir piekdienas rīts, pulkstenis ir 6:30, nu jau 7 laikam tuvojās. Esam Jelgavā un krausim moduļmājiņu. Reku koļi jau atbrauc, pārlaicīgi. un piekabīt esam izvilkuši un gaidām, kas to mums moduļmājā ir. Esam sakrāvušies un sākam kustību. Nu, mēs ar koļi esam atbraukuši un celtnes ar atsvariem arī jau ir klāt. Reku mūsu ceļš, pa kuru jāiebrauc. Tā mēs te mēģināsim mocīt iekšā. Lai cik smieklīgi nebūtu smagākā mašīna, protams, ka iebrauc, un labi, autokrāns viņš jau ir sabloķē viss tilts un viss ir kārtībā. Reku atsvaru mašīna brauc un jau čut izbuksē. It kā nekā tā liekas virsū nav, bet tur tonas ir diezgan virsū. Ir gatavs. Te būs jautri. Pēc kānas smuks. Mārā tikuši esam, māju mēs nokrājam, Džek tur palika tālāk čakarēties, auto celtni, tur lauku izārdījām, bet nu, es esmu veiksmīgi ticis ārā, visu vilka ķēdi iekšā, tur, nu labi, maz dzelzīt piesīt salocīja, bet tāpat nekoši. Un tu beidzot es tev noķēri, čavāki. Nu ko, piekdien ar klāt, pulkstenis ir
var redzēt kaut kādi 4, tuvojās 4, bišķi pirms 4. Darba diena beigusies, darba nedēļa traileros ir beigusies. Tāds mazs sūdiņš sanāca tur tajā izkraukšanās vietā, kaut galīgi prieks nav. Nē, kaut kā tā, bet nekas jau nebeidzās. Tālāk bija Bobcats ekskavators plānots savāk, bet tas vēl, diemžēl, atliksies bišķi vēlāk, tāpēc, ka tas buss, ar ko es biju plānojis viņus vilkt, noplīsa starp Ventspilu un Liepāju. Tagad dabūs braukt to ručīt ārā, kamēr es viņu attilšu līdz Rīgai atpakaļ, kamēr vispārējos atdarīs, un tad jācer, ka man ļoti nenolamās tie ekskavatori un Bobcati īrētāji, ka es viņiem zvanīšu tik vēl, bet it kā es pabrīdināju, ka es būšu vēl, un viņš it kā Džiks nāca pretī, teica, ka nav problēma, attaisīs attālināt vārdu, tā kā tādā ziņā forši, tā kā mēģinās visu ātri izdarīt, vismaz tas viss ir galā. Ir piektdienas vakars, Andruls man aizdeva savu busu, profcentram nobira, un esmu savedis sestdienai izklaidi, kaut kā tā. Kārtējo reizi paldies Traktors LV. No viņiem paņēmām, nav nekāda reklāma, vienkārši, nezinu, pagaidām viss ir ļoti forši, viņiem sazunās, viss var sarunāt. Un ir gan Bobcats, gan ekskavators, un te jau varēs rukāt brīvdienās. Pulkstens ir 2 naktī, un šitā te mēs no Liepājas esam atkūlušies līdz Rīgai. Kā tā. Čau, ir pirmdienas rīts, esmu Lietuvā, Tauragē. Esmu sakrāvis vēja ģeneratoriem, laikam tos augšējos plasmas vai kaut kas tam līdzīgs. Nedaudz viņš ir negabarīts, platums ir 2,80, bet tāda maziņa paltīte vien ir. Tā kā gaidu kādi plāni tālāk, un tad jau laikam šitas ies līdz Somijai. Tikko pārbraucām robežu, ievadījām valsti un esam atpakaļ Latvijā. Braucam mēs caur Eleju, kas šitas skaitās meitenes robežu kontrolas punkts, laikam, ja nemaldos. Vecā robeža. Un laikam jau šodien draugāsim uz Igaunijas pusi, ka bāzē nepaliks un mājās nebraukšu. Bet es kaut kur reiķināju, ka līdz Salacgrīvai varētu tikt, kad ir tālāk jau nesanāk. Brauks skatīsies. Esmu atbraucis uz Aināžu nesti. Te arī jāuztais 11 stundu pauze un rīt varēs braukt tālāk. Rozā! Un meiķi pie stūras.
O, jā. Nu, es ceru, ka es esmu atbraucis pareizi. Nevienu dzīvu es vēl gan neredzu, bet, nu, vajadzētu būt pareizi. Jā. Tikko biju ofisā, parakstīju man papīrus un sēžu gaidu, ka varēšu braukt. Bišķi ir maz lāpstiņi. Nu, savu mazo paltīti es esmu nokrāvis. Jāsavāc gumijas un varēs dragāt tālāk. Esmu te iebraucis pa šitādu ceļu kaut 20 km mežā, te viņi būvē milzīgus vēja parkus. Un savu krāviņas atvec. Jābrauc tagad, jā, pēc atpakaļ krāvus. Reku ceļu nākamo. Tagad pilns ar viņiem ir. Es te pie Kemija biju piemeties 4 stundas, plānu vispār nekādu nezināju, tikai zināju, ka man savāks igauņu kolēģi. Nu, igauņu kolēģi beidzot ir atbraukuši. Bet kas pa aparātiem? Šitas te, ja nemaldos, es pagājuši gadu biju tajā Tallinas smago mašīnu izstādē. Un šito te es atceros, ka es toreiz redzēju. Tas arī tīks skaistulis. Bez mazai tikai pa šosei jābrauc, grēks kaut kur nostbraukt. Igauņi arī iegāja veikalā, sapirk laikam vakariņas un drāgājam tad mēs tālāk, mums kaut kādi bišķi pāri 100 kilometriem. Atkal pie polārā loka. Santa Klausa ciematam vēl garām braucam. Tagad jau visi rūķīši gan jau, ka sauļojās. Drīz it kā vajadzētu būt galā mums. Tev äkki see parem? Ei olegi laias. Sinna äärt ei saa panna või? Apstājušies esam. Un tās gan ir špiļks. Atnāc pastaigāties, reku džeki tur pāri ceļam, mēs tur šelā esam, tie grillē gaļu, iegāja Santa Klausa mājiņā, izdomāju pastaigāties vakarā, tāpat laika mums ir daudz, diemžēl, rīt tikai 8 uzkraušanās. Pilns ar Ziemassvētku vecīšu vāģiem. Mazie elfi izrādās ar Fordiem braukā. Ford S-Max. Šeit Ziemassvētku laikam ir katru dienu. Jā, esmu Salavecīšu ciematā. Un rekur laikam ir polārā loka līnija. Nu, iekāp polārajā lokā, aiz polārā loka, tā precīzāk sakot. Latviju diezin arī var atrast, gan jau, ka nē. Rika. Ja tas ir 1243, varbūt arī ir. Varbūt bišķi pa maz. Nē, varētu īstenībā būt. Tā arī varētu būt. Ja es Lietuvā krāvos, es kaut 1600 esmu nobraucis, jā, tā arī būs. Reku Rīga.
Siis курица и мясо, и все есть. Labrīt, ir kas šodien pa dienu, ceturtdienas rīts. Jā, brauksim tūlīt krauties, visi esam pamodušies. Reka lielais boss mazgā zobus. Un. Pārējo ar kurbulējās. Sākam braukt ārā. Laižam. Tā salavecīt. Reka esam arī atbraukuši pa 10 minūtēm, bet, nu, tur jau iekšā filmēt nevarēs visticamāk. Nu, cik ātri iebraucām tajā militārajā bāzē, tik ātri arī izbraucām. Izrādās, militāristi ir aizduši uz lidostu visas tās tehnikas, kas mums ir jāvāc. Aizmirsuši laikam pateikt. Tā kā braucam mēs tagad uz lidostu. Kaut kā tā. Tā nu mēs te visi kraujamies. Mängä vaan, että Brenko 5 mitä ei toiris. Riks izdomāja sīkos izklaidēt, tā kā 4 sīkie saskrēja un sāka filmēt visu. Mazie fani. Laižam tālāk. Kurvā uz staba. Ir ceturtdienas vakars, esam apstājušies pie Hirvaskangas. Parkingā nometušies mierā un rītdienā līdz ostai mums palika kaut kā 290 km. Tā kā paēd vakariņas un ies gulēt, un tā jau rīt skatīsies, kas rītā būs. Labrīt. Ir pirmdienas piekdienas rīts un sākam mēs braukt uz ostu. Palikam mums kaut kādas 4 stundiņas līdz ostai. Rekur arī. Nu, pēdējie kilometri pa Somiju līdz ostai. Kuģīts ir atnācis. Jābrauc augšā. Parasti jau mūsu negabarīti šitien te pa to rampu augšā nelaiž. Laižam iekšā. Tā bišķi pašāri gan būs. Esam pēduši, esam bišķi pagulējuši, mocīši jau sāk dzīt lejā. Un varēsim tūlīt braukt lejā. Nu ko, laižam nos no tā kuģīša. Esam atbraukuši uz Mūgas ostu. Oi.
Ar tukšām bākām esam ieripojuši Salatsgrīvā. Un mazais visurgājiņš vēl ir vietā. Pildam, uzpildīsim tikai šito pusi un mēģināsim līdz bāzai pagūt. Kaut kā tā izskatās mans sastāviņš. Nu, ko ir piekdienas vakars, pulkstens ir bez 8:10 vakarā un esmu apstājies bāzītē. Tiesa gan baigais noziedznieks, pārbrauc dažas minūtes pāri, bet, nu, izdrukas izdrukāju, uzrakstīju otrā pusē, kāpēc es to izdarīju. Tā kā, nu, būtu stulbi gulēt dažas minūtes pirms bāzes 9 stundas, lai rīt no rīta aizbraukt. Jāvāc pekels, jālaiž mājās. Nedēļa noslēgusies, par šo nedēļu es esmu nobraucis 2899 km ar ļoti ekonomisku patēriņu. Godīgi sakot, pirmo reizi man tik mazs patēriņš ir. Laikam jau tas ir labi, nu labi, viegli kravu bija turp. Atpakaļ man 20 tonnīgs visurgājējs, nu tas benzīnvedējs visurgājējs armijas. Un pirmdien viņu piegādāšu tālāk galamērķī. Tā kā tā, nu ko, vāks mans un laidīs mājās. Kaut kā tā. Tā vai.